Labs vakars, dārgie melnais OGO skatītāji, un šovakar mums būs izglītojoša pārraide par geogrāfiju. Mēs spēlēsim spēli GeoGuessr, kas ir jāspēlē geoguessr.com, un kas ir būtībā tu caur Google mapiem, meklē dažādas punktus, un par to nu, tu meklē dažādas vietas, piemēram, tur tev izmetīs bildī, kur, es nezinu, ir ceļš, mājas, kaut kāds random čalis, un tu mēģini atrast, kur pie vēlna pasaulē vai kādā noteiktā kontinentā vai valstī tas ir. Izmēģināsim, kā mums ies. Single player. Un mums jau metīs vietu, vai būs iespēja arī izvēlēties kaut kādu. Un tā, pirmais rauns. Tā. Tā. Nu, lūk. Šajā te kartē mēs varam atzīmēt, kur pie vēlna šīs te kaut kas atradīsies, ko man ļoti lēnām ielādē. Es varu attālināt, es varu virzīties uz dažādām malām. Nu jā. Kas tas ir pa koku, kāds koks, tur skuju koks, lopu koks, nu tas man nepalīdz ceļš. Varētu pavērot ceļu. Baltās līnijas, tad es domāju, ka tā nav Amerika, jo Amerikā parasti bija zeltenās līnijas. Tā, mašīnas. Tāda lauku māja. Tas man neko nebija. O, nu lūk, ceļa zīmes. Varētu mēģināt pievilkt šīs ceļa zīmes. Mēs viņam esam garām. Nu, es lieku vismaz uz to, ka, manuprāt, tā būs Eiropa. Aha. Lieliski, es varu salasīt, kas tur ir rakstīts. Šprždaž, mieglā, uļici. Nu, skaidrs, tā ir vai nu kāda Polija vai Čehija. Tā ir vai nu Polija vai Čehija. Nu, mēģināsim Poliju. Nu, es pēc valodas spriežu. Pamēģināsim pietuvināt tuvāk ceļa zīmi. Kopaņi, Štavov, Vegļā, Žviru pašku. Žēl, ka es to zilo nevaru salasīt. Neizmīgi nofotografēts. Nu jā. Tad droši vien mēģināsim riskēt. Katovice. CS fani sapratīs. Kur Polijā varētu būt? Špraždaši viegla kaut kāda Kopaņi. Čižārovī, nu. Es domāju, ka varētu būt kaut kur pie robežas. Tikai kuras robežas? Pastīsimies robežas mazliet sīkāk, varbūt tur izmetīs kaut kādu ļoti līdzīgu nosaukumu. Koderi. Bialstoka, man liekas, jau es neesmu Polija. Nē, tā ir Varšava, tātad Bialstoka arī bija Polija, man liekas, ka Slovākijā. Nu, kur Katovice, Osvencima, Skāvina, Zakopāne, Visla. Nu, izmēģināsim, teiksim, ka tas ir kaut kur pie kas. Make a guess. Beigās, wow! Tas bija samērā tuvu, patiesībā tas bija pie Varšavas. Un es dabūju, kā redzat, 4009 punktus, kas ir diezgan labi. Mēģināsim nākošo raundu. Šangās. Tā, pirmkārt, es liktu, ka tā ir Amerika, spriežot pēc šīm te dzeltenajām svītriņām. Tā. Nu, tas, ka es te redzu šena gāze un dīzels, tas man daudz nepalīdz. Man ir jāmeklē kaut kas, kas varētu dot vairāk ideju. Jo labi, pieņemsim, ka tā ir Amerika, bet Amerika ir milzīga. Es varu ielikt, ka tā ir Ņujorkai tuvumā, bet beigās tas būs kaut pie Los Angeles. Un tad, diemžēl, tas man neko nedos. Es par daudz pietuvināju. Šeit ir mūsu izglītojošo stundu. Vajag taču izglītot savu kanālu skatītājus geogrāfijā. Skola kā nekā beigusies, galīgi muļķi visi paliks, neko neatcerēsies. Aizies uz geogrāfijas stundām vai kaut kādiem geogrāfiem. Viņiem paprasīs, kur ir Rīga un kur ir Maskava, un viņi domās, ka Maskava ir kaut kur
Latvijas pierobežā. Nu, zāle mums neko nepalīdz. Diezgan neveiksmīgs leņķis. Varbūt tagad. Nē, es laikam neturu uzspiedus, un tāpēc netiek klāt ceļazīmē. Lūk, ceļazīme, kur es gribu, ir šeit. Turner Agaush, Servant Aussie. Oh, if it's Aussie, Turner Agaush, Servant Aussie. Par Aussie jau it kā sauca Austrāliju, bet šeit viss ir kaut kādā franču, spāņu valodā, katrā ziņā ļoti dīvaini. Varbūt tā ir Kanāda. Jo Kanādā runā gan angliski, gan franciski. Pastīsimies šo ceļa zīmi. Ceļa zīmes ir labākais veids, kā mēģināt kaut ko atrast. Farms for sale. Un ja mēs pamēģinātu, teiksim, ieklikot šeit, nu, diemžēl numurzīme ir aiztaisīta, tā man nepalīdzēs. Es redzam, ka tas 2013. gadā attēls. Tā, un šeit bija ceļazīme liela. Es viņu redzu. Tā nav ceļazīme, tā liekas. Nevar atrast. Tā, es atrodu smago. Nu, šis smagais man diez vai palīdzēs. Parakāsimies vēl mazliet. Attālināsim sādāk par tālu. Tā. Nu jā, tad es tēmētu tomēr beigās uz Kanādu. Es nezinu par Kanādas ceļiem, pieļaujot, ka tā ir Ziemeļamerika, tad varētu būt, ka viņiem ir līdzīgs stils kā Amerikā. Un gan franču, gan angļu valoda. Lielie šoseis plašumi, taču lūk, šī ceļazīme varētu palīdzēt. Tā, jo... Ja es ieraudzīšu kaut ko, nezinu, štatu vai kaut ko tādu, tas jau ļoti daudz dos. Turcotte. Turcotte un kaut kāda Macfarlane vai kaut kas tāds. Labi, tas man neko nepalīdz. Nu, riskēsim, ka tā ir Kanāda. Jāpietuvina. Nu, iespēja, ka es Kanādā atradīšu Turcoti vai Macfarlevu. Ir diezgan maza. Laklabičē. Nice. Nu, tā, nu, pieņemot, ka tā ir Kanāda, tā varētu būt Franču Kanādas puses, un tad man ir jāmeklē Kvebeka. Jo Kvebeka ir tā, nu, kā to pasaka, franciskākā daļa. Hudson Bay, Melforta, Vadena. Jāattālina, lai es varu mēģināt atrast Kvebeku. Kvebekas provinci. Ontārio, Kvebeka bija šeit. Tad es lieku, ka tas varētu būt kaut kur šeit. Tā, protams, arī milzīga teritorija. Kaut kur ir liels lielceļš. Nu, es nezinu. Varbūt pie Sagvenējas. Lai iet. Un es nebiju nemaz tik tālu. Tas bija netālu no Otavas un Algonquinas provincijā Lapanaka. Ja redz, es kļūdos tikai par 534 km. Respektīvi, ja es tagad atrastos Liepājā, es būtu iebraucis jau Krievijā. Nu, nekas, otrais rauns. Tā. Jā. Ķēģeļu mājiņas. Elektrība. Nu, sarkanas mājiņas tādas ir visā pasaulē, bet īpaši modē tās ir Skandināvijā. Tāpēc pirmais mans minējums būtu Skandināvija. Es baigi bombzīgi priekš Skandināvijas, kas ir baigi bagātā. Paceļosim pa šo te bombzīgo šauro ceļu, kurš gandrīz kā no Latvijas, varbūt tas kaut kur Latvijā. Un pasieties uz ceļu. Vispār, tās ir Lašupes. Tās ir Lašupes vienkārši, saprotiet? Tie, kas ir ogrēbīši, saprotīs, nu johaidī, lai kur šitā būtu, nu ceļi galīgi netiek činīti. Nu, kaut kādu norādīti, nu, kaut vai ceļa zīmi, nu, es nezinu. Nu, kur es te esmu ielauzies. Man izskries traks ziedas un mēģinās man novākt. Nu, pagaidām es tiešām tēmēju uz Zviedriju, bet es nevaru iedomāties, kur Zviedrijā būtu tik bombzīgas vietas. Zviedrija taču skaitās bagāta un attīstīta valsts. Būs jāmeklēs Zviedrijā pie kaut kāds peļķis. Nu, ja mēs pievilkt mašīnai, varbūt nav pārlieku labi noblūrots numurs. Vēl jau tā varētu būt Vācija.
Kur tad autobānas? Jā. Pēdām man nav ideju. Dosimies tālu uz priekšu. Varbūt kaut ko iedomāšos. Tā, tur ir kaut kas ceļazīmē līdzīgs. Un šī ceļazīme varētu palīdzēt. Лес источник кислорода. Nu tad tā laikam ir Krievija. Johaidī. Es noteikti atradīšu, kur Krievijā ir лес источник кислорода. Es atvainojos, es neatceros. Kas bija kisloroda? Es neatceros. Mēs atradām Čāli. Mēs atradām Čāli un pazaudējām. Mēs uz mirkli atradām Čāli. Bet, nu, visdrīzākais šī ir Krievija. Nu, Sibīrija diez vai, jo šeit izstās samērā silts. Un mēs atradām veci uz ceļa. Kisloroda. Kisloroda bija, ja nemaldos, skābeklis, bet es nezinu, kas ir tas ištočnī, tātad kaut kāds skābekļa mešs. Es redzu filmētāja ēnu. Nu. Jā. Nu, labi, nāksies minēt. Kur Krievijā kaut kas tāds varētu būt? Kur Krievijā kaut kas tāds varētu būt? Nu, lai iet... Pie Agličas. Tas būs pie Agličas. Nu, 100 punktu tas ir pie Agličas. Tur gan reiku šajā punktā. Tas mazais ūdentiņš. Tas ir pie Agličas. Un, make a guess. Nu, Krievija tā bija. Bet man bija jādodas uz Samāru un Toljātī. Kā redzat, es kļūdījos tikai pa 881 kilometru. Nu, tā ir praktiski visu Latvijas robeža. 4. minējums. Atkal kaut kādas oranžas mājas. Mēģināt atkal minēt Krieviju. Tā, nu šitien vismaz jau dzīvo. Tā, nu, tāds normāls ceļš. Nav Latvijas tipa ceļš. Ai, tur bija autobus pietura. Es paskatījos garām autobus pieturai. Nu, kāpēc? Autobus pieturs vienmēr ir labākais ceļa rādītājs. Jo, nu tad es varētu noteikt valodu valstī. Nu jā, tur laikam ir uzzīmēts tikai autobusiņš. Jā, tur ir tikai autobusiņš, tur nav nekāda norāda. Bet šeit gan ir. Kopmongoteno. Mēģināsim bišķi tuvāk tikt. Tā. Tās ir ielas. Es nevaru salasīt. Vēl atkāpties. Mēģināsim kaut kā tik klāt. Reku. Reku. Prastbordsvē un Konmargārtena. Nu, umlauti norāda uz ģermāņu izcelsmes valstīm. Respektīvi Vācija, Austrija, Šveice, Skandināvijas valstis. Un pat Igaunija. Tā, labi. Mēģināsim meklēt nākamo. Tagad skaidrs, ka mēs Krievijā vairs neesam. Kopmanga, Foršīna. Ja man izruna gala garām, piedodiet. Tā, varbūt kādu karogu var ieraudzīt vai kaut ko tādu. Nu, es teikšu tā, es esmu dzirdējis, ka Skandināvijā modē ir, teiksim, sarkaņi jumti, sarkaņas ķieģeļu mājas, sarkaņas koku mājas, respektīvi sarkaņas mājas. Es neesmu Skandināvijā nekad bijis, tāpēc biblioteka. Es neatceros, kā vāciski bija biblioteka, bet man liekas, ka vāciski bija kaut kā bišķi savādāk, tāpēc es vairāk sāku slēgties uz Skandināviju. Plus, protams, ir Šveici un Austrija, bet, nu, tām būtu vāciski. Kas tas? Nu, tas ir kaut kāds karogs, bet šādu karogus redzu pirmoreiz mūžā, un tas noteikti nav ne vācu karogs, ne Austrijas, ne Šveicis, ne Zviedrijas, ne Norvēģijas, ne Igaunijas, ne Somijas. Tas ir kaut kāds firmas vai pilsētas karogs.
Mēs dosimies tur tālāk. Pa ceļu. Šeit kaut kāds zīmīts. Kirka. Kaut kāda mutera bērniem. Izsekosim viņu. Varbūt aizdīs pie naudiņas. Būs nauda kanāla uzlabošanai. Tā, es gribētu mēģināt tikt pie tās zīmes. Tā, man izmet tagad mežā. Bet varbūt es varēšu redzēt to zīmi. Varēšu. Geistgiveri. Es nezinu, kurā valstī ir pilsēta Geistgiveri. Diemžēl man nav nemazākās nojausmas. Tāpēc es līkšu uz Zviedriju. Jo es saku, es kaut ko tas dzirdējis, kad viņiem šāds mājas ir modē. Zviedrija, tu pie visas vainīga. Un tā, es joprojām esmu Zviedrijā, jeb jau esmu ieceļos Somijā. Nē, es joprojām esmu Zviedrijā. Nu, Kisa. Kisa skan labi. Bet es nedomāju, ka tas ir īstais. Hulsrēda, Malila, Fegelsorsa, Hogsbija, Uranasa, Monsterāsa, Paskaļivīka, Pilāsa, Brāsa, Rankvīļa, Stokjārda, Bodaforsa. Nē, es jau skan pretty decent. Ceļosim to. Un? Patiešām Zviedrija. Nu, tikai vajadzēja vairāk uz ziemeļiem. Nu, redziet. Es teicu, ka sarkans mājiņas nozīmē Zviedriju. Nu, Zviedrija vienkārši pie visu vienmēr ir vainīga. Un piektais runas, nu, tagad jātrāp. Mazlukan prezidente regionāli. Tā ir spāņu valoda vai portugāļu. Tā skaidrs, ka tā nebūs Krievija. Tā būs gan Dienvidamerika vai Spānija vai Portugāla. Un Nuevo un visādi šitādi. Jā. Savulaik, kad es pirmoreiz izmēģināju šo spēli, spēlējot to ar jums nevienam nepazīstamu cilvēku, lūdzu nejautājiet ko. Viņš šajā kanālā nekad nav bijis un nekad arī nebūs. Mums bija klasiskais piemērs. Ja izskatās bombzīgi, daudz mežu un visādi tam līdzīgi figņu, liec uz Brazīliju. Jo mums toreiz bija, ka mēs vienkārši vienreiz spēlējām modā, kur viens pret otru, un mums 5 reizes pēc kāds bija vietas Brazīlijā, un viņš izsistījās diezgan bombzīgi. Nu, Banos Publikos, nu... te kaut kāds karoks tikko bija sarkan-balts sarkans. Austrija? Tā ir Austrija? Jo Latvijas karoks tas nav. Velocitāte maksimā! Jo, Haidī. Es teiktu, ka tā ir Spānija. Tu pazudīs. Jo redziet, uz šī te braucamrīka ir sarkans kaut kas. Tas varētu būt domāts Spānijas karoks. Es varu galīgi kļūdīties, bet Maksima! Tur ir Maksima, Spānijā arī ir Maksima. Bet, nu, es vēl papētīšu. Jo es nezinu, vai Spānijā ir tādi kalni. Šie kalni man tiešām atgādina kaut kādus Amazonas džungļus, kas ir Brazīlijā. La Casa del Regalo. Nu, papētīsim. Nu, kur mums steigties? Nu, veci taču nepaliksim. Ja mazliet papētīsim. Crece nosotros. Lai arī man pagaidām gribas likt uz, nu, tā kā tas karogveidīgais brīnums man liek domāt par Spāniju. Es savu likmi liktu tomēr uz Brazīliju. Nu, izstāstīt cilvēku pavisam vienkārši. Tā. Ļoti augstu tur visādi kalni. Spāņu valoda. Vai arī tad, ja tā ir Brazīlija, tad portugāļu valoda. Nu, piedodiet, es viņas neatšķiru. Es nemāku nevienu, ne otru. Es varu nolamāties, bet es, kamēr priekšā nelamāšos, neskatoties uz to, ka manu seju neredz. Bet es nelamāšos. Jūs nesagaidīsiet no manas spāņu lamvārdu. Es varu tikai labas lietas pateikt un me gusta geogeser, kas latviski nozīmē, man patīk geogesers. Nu jā. El agua. Mēģināsim izlasīt šo. Paga. Nē, man liekas, ka tur bija rakstīts Rio de Janeiro, bet es nezinu, kas to. Chiaro TV. Chiaro TV? Chiaro jau izklausās vispār pēc itāļiem. Televizion kasa. Kases televīzija. Nu labi, iesim uz Brazīļiem. Nu, kur Brazīlijā varētu būt? Kaut kas tāds. São Paulo. Nu, davai, São Paulo. Bišķi garām, bet nu, nekas. Un?
Tomēr Peru. Nu, šoreiz gan es biju galīgi garām, skļūties par 3855 kilometriem. Nu, bet vismaz es redzēju, ka Peru ir Maksima. Try another map. Nu, man patika. Kā jums? Izspēsim vēl vienu. Es varu izvēlēties tā kā pasaule, Krievija, Argentīna, Parīze, Nīderlanda, Austrālija, Kanāda, slavenās vietas, Japāna, Anglija, Amerika, Zviedrijā. Kādreiz mēs noteikti pamēģināsim Zviedriju, Taivāna, Ņujorka, Eiropas Savienību. Pamēģināsim Eiropas Savienību. Iztiksim bez Brazīlijā un Amerikām. Ņemsim tikai Eiropas Savienību. Kas zina, varbūt izskatīs man māju? Waikiki. Nu, tas noteikti ir klubs, jo Waikiki Beach un Bora Bora ir Ziemeļamerika. Tas ir Karību jūra. Tā, kur varētu būt šī tāda seksīga vieta? Kaut kāds seksīgs klubs. Nu, es brīdiņu, ja tas klubs izrādīsies Rīgā un es to nezināšu, nenosodiet mani, jo es pa klubiem netusēju. Ja es tusētu pa klubiem, jūs nesagaidīt video no manis. Es nemāku tikt ārā. Es nemāku tikt ārā. Tuborgs. Nu, kur varētu būt šāds klubs? Vai kafejnīca, es nezinu. Es nemāku tikt ārā. Lūdzu, izlaidiet mani. Es nemāku atrast durvis. Un līdz ar to es nevaru atrast, kur pie vēl tas atrodas. Un būsim godīgi, ja kāds cilvēks tur nav iekšā bijis, viņš nekad arī neatradīs. Jā, es varētu mēģināt šādā. Subways. Nu, Subways ir visā pasaulē, arī Rīgā ir Subways. Do not open window. Ok, tā ir angļu valoda. Tad Aurora bar vai Amora bar lounge, labi. Nu, es lieku, ka tā laikam ir Anglija. Kaut kādās Paga, Jamaican James, Pofro, Blue Lagoon. Tad droši vien kaut kādi kokteļi. No smoking. Zabravmенно. Nē, tā nav Anglija. Tāpēc, ka te ir uzraksti. Es lieku, tā atkal būs Polija vai Čehija, jo tas izties pēc poļu vai čehu valodas. Nu, šeit kas ir? Please don't dance on the stage with glasses. Thank you. Nu, labi, ja toreiz mēs minējām poļus, tad šoreiz mēs minēsim čehus. Šoreiz ir kārta Čehiem, un mēs atrodamies Prāgā, Čehijas galvaspilsētā. Un tā bija Bulgārija. Fuck this shit. Mēs galīgi no šām greizi. Nu tā. Paga. Šits liekas aizdomīgi redzēt. Es taču nav Rīgā. Es taču nav Rīgā. Es aizdomīgi izskatās pēc Rīgas. Vienīgais Rīgā reti būtu tik daudz ceļu krānu. Jā, bet un šitais. Nē, tā nav Rīga. Davņaviecie podziemē 1-1. Nu, labi, šī laikam būs Polija. Man, protams, nav milzīgas pārliecības, bet es minēšu, ka tā ir Varšava. Vai mums kaut kas blakus Varšavai. Nemāk trāpīt precīzi. Nu, Polija tā bija, bet tā nebija Varšava, tā bija Vroclava. Close enough. Eiropa ir zina sliktāk nekā pasauli. Tā izskatās. Tā kaut kāds jancīgs karoks. Nu, tas diez vai ir valsts karoks, tas var būt kaut kāds pilsēts vai uzņēmums. Ir skolas karoks, jo tā varētu būt skola. Nu, šāda arhitektūras stila varbūt jebkur pasaulē, arī Latvijā droši vien kādu tam līdzīgu būdu var atrast. Nu, šitas jau izstās daudz solo, šī zīme var palīdzēt. Un nāc šurp stulbā zīme. Netiek nekādi. Green Teach Park. Vai Green Tech Park. Kur varētu būt kaut kāds zaļais parks. Jebkur var būt zaļš parks. Arī manā pagalmā.
kādu vainu zaļiem parkiem. Paga. Grabo Karagatan. Svērige. Mēs esam Zviedrijā. Svērige ir Zviedrija. Tagad tikai jāizdomā, kur pie vēl Zviedrijā mēs esam, jo Zviedrija ir liela. Nu, es pieņemšu, ka mēs esam tajā daļā, kur ir galīgi zaļš. Un mēs esam, es joprojām esmu Zviedrijā, vai es ieceļos jau... Nē, es joprojām esmu Zviedrieti. Un mēs esam Borksjo, kaut kur netālu no Borksjo. Un atkal jāsaka, man bija taisnība, mēs bijām Zviedrijā, tikai toreiz mēs bijām Zviedrijā krietni uz leju. Tuvāk Latvijai, tuvāk mājām. Nu, nekas. Tā. Oši pēc Eiropas. Nu, droši vien, tāpēc tikai Eiropa var būt. Pareizi, ka Eiropas Savienība. Tā. Zaļas policijas mašīnas ir lielā Eiropas valsts daļām. Vācijā, Latvijā, Lietuvā. The Glasgow House. Mēs droši vien esam Īrijā, jeb Skotijā. Es tik neatceros, kur bija Glasgow. Glasgow Celtic, tātad futbola analoģijas, respektīvi mēs esam Skotijā. Tātad dodamies uz UK, protams, man nav garantija, ka tas nav kaut kāds klubs par godu Glasgowai, bet, nu, kā saka, mēģināts, nav zaudāts, tikai jāatrod pie vēl, kur bija Skotija. Glasgow, nu, lūk. Un, make a guess. Mēs kļūdījāmies par 2,4 kilometriem. O, jā. Lūdzu, lūk, ko nozīmē ieraudzīt, ka tā ir Glasgows māja. Būtu es tuvinājis tuvāk, varētu trāpīt tuvāk. Nu, nekas. Tas bija tā vērts. Tā. Nu, arī šī bilde bija tā vērta. Mēs redzam, kā Google vāģis ir nofotografējis avāriju starp, BMW džipu un, nevar saprast. Dosimies uz šo pusi, jo tur ir visādi ceļzīmes. Krievu uzraksti. Ļoti daudz krievu uzrakstu. Tā, tagad man ir jāpadomā, kurā Eiropas Savienības valstī varētu būt kirilica. Tas patiesībā sakot diezgan labs jautājums. Jo es to nezinu. Varbūt atkal Bulgārija. Tur kaut kas kirilica veidīgs bija, man tā liekas. Vai Rumānija? Labs jautājums. Zapoha, Kīšā. Te kaut kā... Nu, jāsaka, jau godīgi izstāst mazliet pēc Rīgas bombzīgākajām ielām. Kaut kāds maskačkas nedaudz. Bet maskačkā nav veikalu nosaukuma. Angliski. Tā kā jā, mēģināsim autočāsti, autorezervis daļas, tā. Mēģināsim doties tālāk. Kur varētu būt krieviski uzraksti Eiropas Savienībā? Mums šis ir pēdējais rauns jau. Cāris Simjon valda. Kur varētu būt krieviski uzraksti Eiropas Savienībā? Rosinveststroj. Tas jau galīgi. Bulgārski. Lūdzu, mēs atradām, man bija taisnība, tā ir Bulgārija. Bulgārski komandosi, garāžas. Nē, ka Bulgārija ir kirilica. Nu labi, mēs atradām, ka mēs esam Bulgārijā, bet kur pie vēl mēs esam Bulgārijā? Man nav nojausmas, tāpēc mēs esam Pazardžikā. Cik daudz kļūdīsimies? Wow! Turpat netālu. Mēs bijām galvaspilsētā, kā izrādās Sofijā. Nu, nav jau slikti. Mēs dabūjām 8,5 punktu. Nu, izmēģināsim vēl trešo mapi, un tad pietiks šodienai izglītības.
pasaule, Krievija, Argentīna, Parīze, Nīderlanda, Austrālija, Japāna. Tā mēs bijām tikuši līdz Eiropas Savienībai, pastīsimies. Tas arī ir viss, San Francisco. Es negribu kādu jēgu no San Francisco, es tur nekad mūžā neesmu bijis, un diez vai būšu, man neica. Pamēģināsim slavenas vietas. Es noteikti pārzinu visas slavenās vietas. Tā. Šādi kupoli pārsvarā ir A. Arābiem, B. Pareizticīgajiem. Tātad tā ir vai no Arābija, vai Krievija. Tā, visdrīzākais. Pagaidām šo vietu neatpazīst, taču es... Mašīnas liek domāt, ka tā ir Krievija. Vecais labais kamaziņš. Tā, mēģināsim tikt ārā no parka. Mēģināsim tikt ārā no parka un padomāt. Nu jā, tā ir Krievija, tikai kur Krievijā? Nu, es esmu ļoti pārliecināts. Lielgabals. Ziniet, es līdzu, ka tā ir Sanktpēterburga. Nenosodiet mani, ja es kļūdos. Bet es esmu diezgan pārliecināts, ka tā ir Sanktpēterburga, kaut kāds bijušais cara Pētera I vai kaut kāda tam līdzīga muzejs. And we are going to Sankt Petersburg, man. Nu, mans otrs variants arī bija Maskava. Nu, kā redzat, es domāju pareizi, paldies Kamazam. Tas arī man pārliecināja, ka tā ir Krievija, nevis Arābija. Tā, tagad slavena vieta, velns viņa zina kur. Pilna ar visādām drēbēm. Meitenes piezvaniet lūdzu, kur ir slaveni apģērba veikali? Turpat uz vietas. Nu, droši vien tā ir Taivāna vai Ķīna vai Indija, jo viņi ir tādi tumsnēji. Nē, veči, tas ir kaut kāds Maču Pikču vai kaut kas tam līdzīgs. Mēs dodamies uz Dienvidameriku. Es neatceros, Maču Pikču bija, ja nemaldos, Meksikā. Ja tur bija Tenočtičlāna, iedodiet, es nevaru to izrunāt. Maču Pikču, nu, pieņemsim, ka Maču Pikču bija kaut kur netālu no Mehiko. Tagad man vajag atrast, kur pie vēlna ir Meksika. Meksika. Meksika! Tagad man vajag atrast, kur ir Mehiko. Ciudad de Mexico. Nu, kur ir? Droši vien šī. Nu, kaut kur tur arī būs. Un? Nē, tas bija kaut kur cits. Es vismaz trāpīju kontinentā. Valsts citā. Nu, bet vismaz kontinents pareizais. Tā, kaut kādi stilīgi kalni. Nu, kalni ir visā pasaulē. Bet es liku, ka tie ir vai nu Andu kalni vai Kordilieri. Un respektīvi mēs esam Ziemeļamerikā vai Dienvidamerikā, jo pārsvarā visiem Eiropas vai Āzijas kalniem ir sniegots virsotnis. Šeit nav sniegošu virsotņu. Tā, pamēģināsim. Es nevaru Grand Canyon. Nē, Grand Canyon būtu tuksnesīgāks. Tā. Jā, es likšu, ka tas ir Andu kalni kaut kur, teiksim, pie Kito. Mēs esam pie Kito. Bet tie tomēr bija Kordilieri, un mēs atradāmies Amerikas vidū. Mēs dabūjām 8 punktus. Ko tādu jūs katru dienu neizdarīs? Tā. Mēs esam uz Lielā Ķīnas mūra. Tagad tikai jāizdomā, kur, jo viņš ir 6000 km garš, bet mēs esam uz Lielā Ķīnas mūra. Vismaz kaut kas man izdodas. Tā. Nē, man nevajag Rasiju, man vajag Čainu. Man vajag Big Great Wall of China. Vai Great Wall of China, neatceros, kā viņš pareizi bija jāsaka. Tā, to es diez vai šajā kartē varēšu redzēt, un es nezinu, kurā vietā viņš atrodas. Tur tā lielākā problēma. Where is the Great Wall of China? Hanojas torņi varbūt? Nē. Davai viņi ir Hubejā. 100 punktu. Nu, bišķi uz augšu bija jādodās. Nu, redzat, Ķīna ir milzīga, nu, un plus tas mūrs ir milzīgs. Nu, ej un trāp. Sigulda? Joko. Siguldā vienkārši, man liekas, bija kaut kas līdzīgs trepīts. Tā.
Pamēģināsim pastaigāt pa šīm trepēm. Kur viņas mūs vedīs? Uz mājām. Kur pie vēl atrodas šīs mājas? Dārgie draugi, kur jūs atrodaties? Kaut kas sačkarējās. Mēs redzam viņus, bet mēs neredzam, kur mēs esam nokļuvuši. Mēs esam pie sētas. Izlaidiet. Presidential Trail. Presidential Trail. Labi, tas droši vien tad varētu būt ne Latvijā. Tas toči nav Latvijā. Pagaidiet. Man vispār tas ir Rushmores kalns. Tātad mēs esam Amerikā. Tikai kur pie vēl ir Rushmore. Jā, Amerika ir liela. Un kā redzat, es daru visu godīgi. Es nepaņemu, teiksim, ko telefonu vai kaut ko tādu un nepaplēņšu tur Google mapā. Rushmores kalns, kur pie vēl viņš atrodas. Un tad iespējas jums pilnīgi perfekti un precīzi. Tas nav interesanti. Tāda ir mīkstie. Lincolna, Russela, Stafforda, Kinsleya, Kingmana, Medicīnas, Lodge, Harpera, Derbija, Wichita, Bartlesvilla, Vinita, Koffervilla, Parsona, Chanute, Bellavilla, Hebrona, Ženēva, Alma. Varbūt nav tāds pilsētas Rushmore, bet tikai kalns. Alzija, Trajona, Kenedija, Sparksa, San Francisa, Gregorija, Norfolka, Sjūksa. Es neesmu jau izgājis no ārā no Amerikas. Nē, es joprojām esmu Amerikā. Pagam. Padomāsim. Teksasā tas nebija. Tas varētu būt, ka kaut kur šajā rajonā. Jā. Vai South Dakota, vai Iowa, vai Nebraska, vai Missouri, kaut kas tāds. Tikpat labi tas varētu būt kaut kur šeit. Jā, tā ir, ka tev ir jāsameklē kaut kas milzīgā pleķī. Labi. Lai iet Kentucky. Iesim tuvāk Kentucky štatam. Mēģināsim tu kaut ko atrast. Pieņemsim, kad tas ir pie Huziera nacionālā meža. Toši. Pie Santa Klausa. Mēs braucam pie Santa Klausa. Make guess. Un? Mums vajadzēja doties uz Dienvidu Dakotu. Man bija taisnība. Ja tu pirmīt rādīji par šiem štatiem, ka tas kaut kur tur varētu būt. Ko, sumarīs. Šoreiz mēs galīgi draņķīgi nospēlējam. Mēs nepārzinām pasaules slavenās vietas, vai arī mēs tā kā viņas atrodam. Bet mums nav ne mazākās, mēs izdomājam valsti, bet mēs nav ne mazākās nojausmas, kurā vietā. Un ar to arī mēs noslēgsim šo izglītošanu. Ja jūs vēlaties, lai es turpinu jūs izglītot, rakstiet komentārus, izaiciniet mani, es spēšu jūs uzvarēt varbūt. Un tiekamies atkal nākamreiz. Uz redzēšanu!